Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Armēnija drīz sākšot oficiāla pieteikuma iesniegšanas procesu dalībai Eiropas Savienībā. To šodien uzrunā parlamentā paziņoja premjerministrs Nikols Pašiņjans. Viņš arī komentēja Krievijas prasību rīkot referendumu par to, vai Armēnija vēlas palikt Eirāzijas ekonomiskās savienības dalību valsts vai pievienoties Eiropas Savienībai. Kā teica Pašiņjans, šādu referendumu varētu rīkot, kad Armēnija iesniegs oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā, saņems atbildi un vienosies par iespējamo pievienošanās procesa grafiku. Viņa prāt, pirms tam ir pāragri apspriest referendumu, lai gan tādu iespējamību viņš neizslēdza. Krievijas diktators Vladimirs Putins apgalvo, ka neiebilst pret Armēnijas dalību Eiropas Savienībā, taču tad Armēnija nevarēs būt Eirāzijas ekonomiskās savienības dalību valsts. Jaunzēlandes valdība šodien paziņoja par plāniem aizliegt sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Likumprojekts paredz, ka sociālo tīklu vietnēm, ko valdība uzskata par augsta riska platformām, būtu jāveic saprātīgi pasākumi, lai pārbaudītu, vai lietotāji ir vecāki par 16 gadiem. Likums attiektos uz tādām platformām kā Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube un X. Savukārt Francijas valdība gatavojas no jaunā mācību gada aizliegt mobīlo telefonu lietošanu vidusskolās. Jau jūlijā parlaments apstiprināja likumprojektu, kas aizliedz gan sociālo tīklu lietošanu bērniem līdz 15 gadu vecumam, gan mobīlo telefonu lietošanu vidusskolās. Augusta sākumā valsts augstākā tiesa gan sociālo tīklu aizliegumu atcēla. Sēsdien 22. augustā un naktī uz svētdienu Latvijā plosījās pēdējās 10 gadēs stiprākā vasaras vētra. Vēja ātrums vietām pārsniedza 30 metrus sekundē, negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā. Rezultātā sākotnēji elektroapgāde bija pārtraukta aptuveni 277 000 klientu Latvijā. Pirmdienas rītā elektroapgādes traucējumi joprojām bija aptuveni 87 000 klientu valstī. Atsevišķās lauku viensētās elektroapgāde var tikt atjaunota tikai otrdien, 25. augustā vai attiecīgi trešdien. Tā šodien pēc krīzes vadības padomes sēdes teica sadales sistēmas operatora akciju sabiedrības sadales tīkls valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons. Apdrošinātājiem pieteiktie zaudējumi pēc vētras, kas Latviju skāra brīvdienās, būs samērā nopietni un potenciāli varētu sasniegt 2024. gada jūlija vētras apmērus. Šādu prognozi izteikusi Latvijas apdrošinātāju asociācija. Precīzas aplēses šobrīd vēl ir pāragri izdarīt, jo pieteikuma iesniegšana tikai sākusies. Daugavpilī pašvaldība nepieciešamības gadījumā palīdzēs sakopt arī vētrā skartās privātās teritorijas. Atbildīgie dienesti vētras seku novēršanu sāka vēl pirms tās beigām, vispirms novēršot apdraudējumus cilvēku drošībai, atjaunojot satiksmi un elektroapgādi. Šodien vētras seku likvidēšanu turpināja 8 komunālās saimniecības pārvaldes brigādes. Nedēļas nogalē Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūrdaļā reģistrēti vairāk nekā 100 ar vētras postījumiem saistīti izsaukumi. Savukārt komunālās saimniecības pārvalde saņēmusi vairāk nekā 80 iedzīvotāju pieteikumus par vētras radītajiem bojājumiem. Pilsētas apsakošana un postījumu novēršanas darbi turpinās. Līdz šīs dienas rītam Daugavpilī bija konstatēti vairāk nekā 290 nogāzti koki. Kopumā vētra nodarījusi plašus bojājumus pilsētas infrastruktūrai. Pārrauti ielu apgaismojuma vadi, nogāztas ceļazīmes, apgāztas autobusu pieturvietas un ielu tirdzniecības galdi, bojātas biotoaletes, soliņi, atkritumu urnas. Postījumi konstatēti bērnu rotaļu laukumos un pirmsskolas izglītības iestāžu nojumēs. Visās 25 pilsētas apkaimēs konstatēti uz brauktuvēm nokrituši koki. Vislielākie postījumi konstatēti Stropos un Mežciemā, kur atrodas plašas meža teritorijas. Centrā būtiskākie bojājumi konstatēti parkos, savukārt Ķīmijas apkaimē fiksēti nopietni ielu apgaismojuma infrastruktūras bojājumi, kuru novēršana prasīs ilgāku laiku. Ja vētras laikā koks no pašvaldības teritorijas ir nokritis privātajā teritorijā un tādēļ nepieciešama pašvaldības palīdzība seku likvidēšanā, iedzīvotāji aicināti sazināties ar komunālās saimniecības pārvaldi pa tālruni 654 76 314. Pašvaldība īpaši uzsver, ka palīdzība vētras skartajās privātajās teritorijās tiek sniegta bez maksas
Precīzs pašvaldībai nodarīto zaudējumu apmērs būs zināms šīs nedēļas nogalē, kad būs pabeigta pilsētas apsekošana un visu postījumu apkopošana. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām satura atbildes Jā, Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio